Sestdien, 25. oktobrī, Dobeles ķestermežā norisinājās Dobeles novada atklātās velokrosa sacensības, kuras rīkoja riteņbraukšanas klubs Tandēms sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 50 sportisti, kuri startēja 12 grupās. Diena bija drēgna un augsta, bet organizatori bija parūpējušies par sportistiem, cienājot viņus ar siltu zupu un tēju. 2002. gadā dzimušie un jaunāki zēni spēkojās 5,2 km garā trasē. Dobeles sporta skolas pārstāvim Aivim Lebmanim šajā grupā izdevās izcīnīt godpilno 2. vietu. 2000. gadā dzimušās un jaunākas meitenes arī veica 5,2 km garu distanci. Šajā grupā 1. vietu izcīnīja Dobeles sporta skolas sportiste Megana Grīslīte. Zēni, kuri dzimuši 2000. vai 2001. gadā, sacentās 7,8 km garā trasē. Uz 2. un 3. piedestāla pakāpiena kāpa Dobeles sporta skolas riteņbraucēji, attiecīgi Ādams Veins Rozenfelds un Niks Frančenko. Senioru grupā, jeb 1949. gadā dzimušie un vecāki, mēroja 7,8 km garu distanci. Šeit 1. vietu ieguva Valdis Andiņš, kurš ir sporta kluba Tandēms pārstāvis. Junioru grupā 1996. gadā un 1997. gadā dzimušajiem 1. vietu izcīnīja Dobeles sporta skolas un Tandēms pārstāvis Ēriks Toms Gavars. Tautas grupa spēkojās 5,2 km garā disciplīnā, un visas 3 godalgas izcīnīja dobelnieki Arnis Danovskis, Mārtiņš Bērziņš un Māris Kučinskis.